īsti rodās papīrs un kas ar viņu pēc tam tālāk notiek? Jūs zināt? Punktuāli varbūt tu man un bērniem varētu paskaidrot. Labi, sāksim no paša sākuma. Vai jūs, bērni, zinat, no kā mēs taisam papīru? Pilnīgi pareizi, no koka. Un kā mēs šeit redzam, lai pagatavotu nieka 1000 kilogramus, mums ir nepieciešami veseli 14 smaidīgi koki. 14 koki? Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi visas šīs kastītes savākt kopā un pēc tam saplacināt un doties uz papīram domāto konteineru, kur to visu izmest ārā. Jo tad šis papīrs tālāk nonāk rūpnīcā, kur no viņa gatavo jaunas kastītes, jaunas grāmatas, burtnīcas, un tad mums šie 14 smaidīgie koki nemaz nav jānocērt. Tad manu mežu varētu glābt. Klau, tad viss, kas mums ir jādara, jāsavāc vienkopus, ir papīrs un kartons. Jā. Un jāmet viņš ārā papīra konteinerā, ja? Jā, bet ļoti svarīgi paskaties. Tā kastīte diezgan liela, ko? Pa visu konteineru? Nu re, tādēļ ļoti svarīgi šo kastīti pirms tam saplacināt. Es lekšu viņai virsū, ja? Lec virsū. Tātad 1, 2, 3, jā! Nu, skaties. Paskaties, cik viņa ir maziņa tagad. Tagad... Klausies, paskaties, kāda maza čupiņa. Nu re, un tagad šādas kastītes mēs varam salikt 100 iekšā. Nu, lieliski, nu man viss ir skaidrs. Klau, vai tu man kaut ko varētu pastāstīt mazliet vairāk arī to, kas ir nākamajā lapas pusē? Nu, tad šķiram tālāk. Nu, tad lūdzu, nākamās nodaļas nosaukums ir... Plasmasa. Nu, re, Rūķi, man liekas, ka tā plasmasa pie mums ir visvairāk. Gan tie maisiņi, gan tās pudeles. Šorīt tavā mežā. Kādi? Jā, bērni, taču kokos plīvoja plasmasas maisiņi. Nu, re, Rūķi, tad izrādās, ka šo plasmasu mēs arī varam pārstrādāt. Tādēļ, lai mums nebūtu jāizmet mežā, mēs visas pudeles un maisiņus savācam vienkopus un metam iekšā plasmasai domātajā konteinerā, kur tas tālāk aiziet uz rūpnīcu un no šīm plasmasas pudelēm ražoja vai nu jaunas pudeles, vai džempers, vai citus plasmasai domātos izstrādājumus. Džemperus? Jā. Oho, par to gan es nekā nebiju dzirdējis. Klau, bet man radās doma, man vecmāmiņai laukos ir krāsnes. Kā būtu, ja es tās pudeles tur ielikt un sadedzinātu? Rūķi, nekādā gadījumā. Kāpēc? Tās pudeles tak degot, izdala indīgas un smirdīgas gāzes. Un mēs tak negribam elpot smirdīgu gaisu, ko? Nē, es līdz tam neaizdomājos. Klau, tad jādara pavisam vienkārši. Jāvāc vienkopus pudeles. Jā. Jāsaplacina. Tieši tā. Jāuzskruvē apakaļ korķīši, vai ne? Jā. Un jāmet plasmasai paredzētajos konteineros, ja? Pilnīgi pareizi, Rūķi, tu esi visu saprati. Tad mans mežs varētu būt tīrs no plasmasas. Lieliski. Klau, šķiram tālāk? Šķiram tālāk. Paskat, nākamā nodaļa mums ir stikls. Vai, ka tu man varētu dot vienu burciņu, kas tagad lektu viņai virsū tāžu visu šķīstu. Rūķi, vai tu traks esi? Tātad tev izies tāpat kā vārniņai šorīt tavā mežā. Tas stikls saplīsīs un sagriezīs kāju. Pareizi, es par to ka neizdomājos. Klausies, bet tad jau sanāk, ka mana vecmāmiņa un māmiņa rīkojās pareizi. Nu? Es pieļauju, ka jums bērni ir tieši tāpat. Māmas un vecmāmiņas vasarā, kad ir ogu laiks, tad saliek dažādas ievārījumus, samarnē gurķīšus un tomātus, un ziebā mēs to visu ņom gardu muti apēdam, tad atkal izmazgājam. Nākamajā vasarā atkal pildam tajās pat burciņās. Nu, re. Tā burciņa kalpo gadu no gada. Tikai tad, kad mums tā burciņa saplīst, tad mēs dodamies uz konteineru un metam viņu tur ārā. Nu, lieliski! Nu, man beidzot viss ir skaidrs! Klausies, vecīt, jā!